Jūs jautājat, mēs atbildam. Esam veikala ehalots, un man uzdev, kā jūs pareizi sienat fluorkarbonu pie pītās auklas, tā, lai var ietīt riņķos, lai nekas neiet bojā, lai viss strādā, un man iešāvās prātā lielisks padoms. Pirmkārt, prezentēju jūs 15 gadu vecu kaujas spolu Daiva, kur ir tikko atgriezusies no tāla brauciena diezgan silta okeāna vidū, un šis mezgls ir siets stāvot uz rifa, kur viļņi gāž mūs apkārt, bez jebkādiem palīgi instrumentiem. Viņš ir vilcis zivs. Tagad mēs viņu sabojāsim un atkārtosim, kā es to daru. Jo būs līdzīgi, es gan sēžu krēslā, bet būs līdzīgi. Parādīšu to, varbūt, ka jums der, varbūt neder, ir vēl citas versijas. FG nots, ātrā izpildījumā ar rokām. Griežam viņu kopā. Jūrā man šķērīts nebija, tur man parasti viņu kaut kas nolauza, noplēsa, tagad es šo mezgliņu vienkārši sagriežu. Man arī nebija šķiltaviņas ūdenī līdz, tāpēc viņš bija tāds noplucis ar neapdedzinātiem galiem. Reku man ir fļuriks, pieņemsim, ka es esmu tikko skaisti aprāvies korāļos, ko es daru. Es paņemu cilpu, lai tai cilpai būtu kaut kāds spriegojums, es paņemu uztinu dubultu auklu sev uz rokas. Otrs, es tagad paņemu paņēmu fļuriku, iedomājamies, ka viņš man joprojām ir somiņā uz spolītes, ko es tagad daru. Es paņemu apmēram 5 cm fļurika un sāku riņķot ap to auklu. Mans mērķis ir pārdesmit reizes uz katru pusi. Tātad, reku mums ir uz vienu pusi, uz otru pusi. Spriegumu es turu diezgan stingri ar šiem diviem pirkstiem. Tad mums ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas būtu foršāk, ja man būtu mazliet vairāk nostiepies šitas, jo jūrā man bija kaut kā diezgan labi nostiepusies tā aukla, man viņš nesarāvās tas mezgls. Ja? Un priekš tam es jums pēc tam parādīšu speciāls rīks, tātad 10 mums bija, ejam tālāk. 11. Redz, jau izspruka. Izspruka, tas nekās pieturam. Jo mums ir, redz, šitām te pirkstiņām, es tur bišķīt ņēmos, un es bišķīt sačakarējos, uzliekam šitām pirkstiņām vēlreiz. Viņš mums tagad tur atkal smuki 11, mums bija uz to pusi, tagad šitā 12, 13, 14, 15, 16, redz, es pat palaižu vaļā, lai, ja man pasprūk kaut kas, 17, 18, tīzlums 19, 20, 21, 22, 23 izspruka, bet mēs viņu paņemam līdz galam. 23 mums tagad ir. Ko mēs tagad daram? Tagad mēs atlaižam to cilpu vaļā. Redz, mums ir diezgan stingra pīnīte uz 0, kaut kāds 0,5 fļurika. Lašos būs bišķi plānāks, bet attiecīgi tam nav nekādas nozīmes. Tā. Starp citu, jā, pītā aukla man ir PE2 šajā gadījumā. Tātad, ko es daru tagad? Es vienkārši pieturu pie šī mezgliņa, es paņemu, uzvaru vienkārši parastu mezglu. Es darbojos tā kā es tagad ko sāļa aukla. Tā kā es stāvētu ūdenī. Aukla reāli sāļa, tikko paņem zobās. Riktīgi sāļa. Vienu mezgliņu uzsēju un nenojaucot auklas puses, uzsienu otru fiksācijas mezglu, lai tas manis savērptā pīnīt nenāk vaļā. Reku, es viņu vienkārši savelku, un tagad es savelku stingri. Un principā, šeit tagad pastiepjot, te viss ir kārtībā. Bet tas jau nebūs es, ja es negribēšu visu vēl dubultot un sakārtot vēl vairāk. Un tagad skatāmies uzmanīgi, ko es daru. Reku, man ir 2 auklas vienā virzienā. Un tagad mēs ņemam brīvo auklu, pavelkam viņu nost atpakaļ līdz mezgliņam, reku mums viņa ir satinusies atpiņķeriem, lai viņi mums nāk tīri brīvi no mezgliņa. Ja, tas izskatās sarežģītāk nekā ir īstenībā. Redz, tā aukla, kas mums ir mainlines, pamataukla, tā mums ir te. Tagad mēs nodrošinam to mezglu, tā kā kad man nebija šķiltavs, tad man bija bail, ka viņš man var atnākt jūrā vaļā, un es kaut ko aizmetīšu tālu prom. Ja, ka es uztaisu cilpiņu, un tagad šitas ir tas dubultais FG nots.
Es paņemu, izveru 5 reizes te cauri. 1, 2, 3, 4. Principā pietiek ar 4, bet es varu 5. 5. Un tagad ir tā, ka šis ir ļoti skaisti, bet mēs neko vēl nesavelkam. Tagad šī aukliņa turās šajā galā. Ja, un tagad mēs šo tajā pašā virzienā smuki aptinam. Redz, sanāk tā, ka es viņu aptinu ap fļuriku 5 reizes atpakaļ, un es viņu tūlīt savilkšu. Tā kā viņš man nobloķēs to aukliņu. Redz. Tagad, kamerā varbūt grūti redzēt, bet es tagad ar šo galiņu, tagad es viņu savelku, un viņš man nodrošina to, ka tas mezgls man nekur neslīdēs vaļā. Un tagad es viņu vēlreiz savelku. Tā, viss. Tā kā man nebija šķiltavs, jo lidmašīnā šķiltavs atņēmu, un pēc tam kaut kā nenopirkās. Es viņu vienkārši nokniebju, kur man ir kniebjami instrumenti, reku man ir kniebjami instrumenti. Tātad, cik liela galiņa atstāt? Principā, cik man te būs? 3 mm. 3 mm pietiek. Tieši tik maz galiņas atstāju. Un ko es daru, tā kā man ir uz spolītes ja vispār forši, es paņemu tagad šito, viņš ir stipri, rokas var saplēst. Te nekas vairs vaļā nenāks. Un tad atliek nokniept to otru brīvo galiņu, jo te nekas vairs pa gaisu neies. Ņemam atkal tagad to brīvo galiņu un arī atstājam kaut kādus 3-4 mm. Ideālā gadījumā paņemam šķiltaviņu un, uzliekam mikrosēnīti, fļurikā mikrosēnīti tam. Šis ir stiprākais mezgls uz planētas Zeme. Un kas ir lieliski, patiešām mēs te varam rīkot tādas vilkšanas sacensības, man nav cimdrokās, bet es varētu to P2 plēst. Nekas te nebūs. Šis mezgls ir ietinams riņķos, viņam ir pašsavilkšanās princips. Tas ir labākais, kas ir. Ja ir arī tagad ar visu čakarēšanos un neveikliem pirkstiem man sanāca diezgan ātri. Un viņš nepazaudēs jums nevienu lielu zivi, viņš nedils, viņš nesačakarēs jums nevienu riņķi. Nav jau nekas skaistāks par lieliskiem Japāņu rīkiem, tad gribam uzsiet kvalitatīvu FG notu, patiešām kvalitatīvu, jebkura resnuma auklai ar vienmērīgu nospriegojumu. Japāņi par to ir padomājuši. Jā, tad reku mēs ieliekam iekšā fļuriku un pievelkam. Ir labi. Tagad mēs paņemam pīto auklu un arī ieliekam iekšā šajā sistēmiņā. Vienkārši ieliekam cauri un pievelkam 1, 2 un, pārbaudam. Varbūt, ka var bišķi stingrāk pievilkt, tā lai ir bišķīt īsāks tas mezglīts. Tagad jau salikās kopā. Lūk, tātad kā Japāņu siena FG notus, tas, ko es māku izpildīt arī ar pirkstiem un nav baigi ērti, tad šeit tas ir super ērti. Ejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Redz, viņš lēnām sakļaujās, un tas mezgliņš ļoti stingrs sanāk. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pasties, kas pa skaistumu, vienkārši skaistums. 21, 22, 23, maģiskais 23, plus mīnus 1, 2, 3, neko dzīvē nemaina. Tātad, reku, mums tagad ir superīga, stingra, uztīta pītā aukla ar tādu tā kā groziņu sasiešanas mehānismu, no tas izstāj iekšā. Tātad, es tagad laižu vaļā pīto auklu, bet nelaižu vēl vaļā fļuriku, lai viņš man karājās un tur to aukliņu bišķīt nospriegot, tā kā būs labi. Tā, muc vaļā. Tā, forši.
Tad mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs esam uztaisījuši superīgi stingru pīnīti, un notasists palīdz mums to aukliņu noturēt. Tagad vienkārši paņemam brīvo galu un uzsienam vienu mezglu un otru mezglu. Nevis dubulto mezglu, bet uzsienam vienu mezglu, paņemam aukliņu, uzsienam, op. Reku vienreiz savelkam šajā auklas pusē, un tūlīt patās tai pašā auklas pusē, neko neriņķojot apkārt, uzreiz tai pašā vietā nofiksējam mezglu vēlreiz. Pēc būtības, tajā brīdī, kad mēs esam šo izdarījuši, mums šo stingri savelkot, ir gatavs fantastisks F-gānots. Šo mēs laižam vaļā, super iekārta. Tātad, redz, kas mums ir izveidojis. Mums pēc būtības ir mezglis, kurš savelk pats sevi. Redz, es tagad ņem, velku, viņš man bišķīt pastiepās, es viņu vēlreiz savelku. Viņš man vēl bišķīt varbūt pastiepjas, bet vairāk viņš uz priekšu nenāk. Te var tikai rociņas sagriezt tagad. Un tā kā man ir tāda, parasta mīlestība visu izdarīt ļoti kārtīgi, jo liels zivs pakāst negribās, ko es daru? Es tagad, šitas saucās dubultē. Šitas ir F-gānots līdz šeienē, un tālāk es viņu sienu kā dubulto rekomendēju. Es paņemu cilpiņu un ap fluorkarbona galu un pamatauklu uztāju 1, 2, 3, 4, 5. Un tagad es šo auklu pie 5 es paņemu atkal nolieku paralēli jau līderi, un tagad šo skaisto cilpu mēs paņemam, uztinam vienkārši atpakaļ. 3, 4, 5. Un mums sanāk, ka mēs ļoti, ka mēs esam to mezglam priekšā uzlikuši 5-kāršu mezglu. Redzi? Mēs tagad savalkam, viņš smuki ieslīdē iekšā, neko viņš mums iztaisnojās, viss mums ir labi. Šitas mums ir savilkt, šis ir dubultais F-gānots. Es varu, nezinu, pirkstiņas sagriezt var. Lūk. Un ja jums pie rokas ir šķiltaviņas, tad šeit nogriežot 4-5 mm var uzdedzināt mikrosēnīti, bet nevajag. Principā praksa rāda, ka tas viss ir lieki. Bet, man patīk, un es to daru, kaut arī tas ir lieki. Teiksim, šādu galiņu atstājot, viss ir labi, un šeit mēs arī neko neizgudrojam, atstājam kaut kādu burtisku pāris milimetrus. Viss. Šis ir super drošs mezglis. Super drošs mezglis. Viss. Velkam lielās tik cik spēka. Gadījumā, ja nejūtaties pārliecināti par to, ka jums tas pasākums ir normāli izdevies, es būšu vēl ļoti brutāls tagad. Es palikšu šo fļuriku vienkārši zem kājas, aptīšu ap botu. Tas mezglis uznāk augstāk, bet lai es nesabojāju rokas. Paņemšu tagad, satīšu šito te, un tad tagad mēs varam paplēst viņu. Aha, slīd. Pieturēšu aiz otra gala pretī. Kā viņš staipās, nekas te vaļā nenāk un nekad nenāks. Šo var noplēst tikai kārtīgi plēšot. Zivs viņu vaļā nedabūs, viņš ir super glūts, viņš ies caur riņķiem, viņu nav jābaidās ietīt spicītē, nav jābaidās ietīt visu šo garo fļuriku iekšā, jo tieši tā mēs tikko darījām tālajā Indijas okeānā apmēram pa vidu, kad ārā man bija šitik, un pārējais viss dejoja pa riņķiem. Tā kā tā, un mezglā man neviens zivs neko nenoplēs. Koda plēs, bet ne mezglā. Tā kā tā. F-gānots, dubultais F-gānots, iemācieties un baudiet.